Ceturtdien, 11. aprīlī Valmieras Sportland veikalā tika prezentēts Vidzemes Olimpiskā centra organizētais projekts Valmiera skrien. Tā ietvaros valmieriešiem un aktīvā dzīvesveida cienītājiem būs iespēja sanākt uz kopīgiem skriešanas un nojošanas vakariem. Turklāt 2 reizes nedēļā iesaistīsies arī pieredzes bagāts treneris un sporta speciālists. Par projektu šīs vasaras ideju pastāstīja Vidzemes Olimpiskā centra sporta dzīves organizatora Jolanta Dukura. Lielākais motivators, mudinājums, protams, ir šīs emocijas, kad cilvēks ir veicis savu izvēlēto distanci, vai tie, kaut vai tie paši 2 km, vai jau tie labākie jau var 9 vai 10 km veikt, tad, protams, šis gandarījums, ka cilvēks ir veicis, viņš ir bijis dabā, viņš ir izkustējies no mājas, bijis pie dabā un tādā veidā, pilnveidojas savu dzīves kvalitāti un teiksim, tas smaids cilvēks sejā, kad viņš to ir izdarījis, tas ir tas motivators arī, kas liek darboties un veidot šādu veidu pasākumus. Valmierieši ir aktīvi, tad iepriekšējos gados mums ir unikālie reģistrētie dalībnieki ir bijuši pie 400. Tas nenozīmē, ka katru reizi mums 400, bet uz katru treniņu vidēji mums ir 50 cilvēki, kas tādā veidā arī visu vasaru sporto un krāja kilometrus. Cilvēkiem ir iespēja elektroniski reģistrēt savus kilometrus, ko mēs zinām, ir mūsdienās elektroniskās ierīces attīstījušās un aplikācijas attīstījušās. Tātad Endamondo ir Valmiera skrien. Tātad šajā grupā reģistrējamies un vienkārši skaitām savus kilometrus elektroniski. Varam skaitīt arī Nike Running Plus. Arī šī aplikācija ļauj skaitīt un pievienot savus kilometrus Valmierā skrien. Endamondo, bet cilvēkiem, kas varbūt ar šīm te medijiem un elektroniskām ierīcēm ir uz jūs, tiem ir iespēja iet Jāņa Daliņa stadiona rehabilitācijas centrā pie administratora, kur tad administrators arī laipni iereģistrēs veiktos kilometrus. Tas vairāk attiecās uz nojotājiem un vecākiem gadagājumu cilvēkiem, tā kā šādā veidā arī manuāli varam piereģistrēt savus kilometrus. Projektu vadīšanā iesaistījušās arī Valmierā labi pazīstams treneris, tā skaitā arī Valmieras sporta rehabilitācijas treneri Santa Krasovska, kura lielāku uzmanību pievērsīs tieši nojošanas cienītājiem. Mans uzskats ir tas nojotāja ekipējums ir tāds pats apmēram kā skrējējiem. Ērti apavi un apģērbs tāds, lai nebūtu ne karsti, ne augsts, tā kā katrs individuāli izvēlās to visu. Un nojas, bet par nojām mēs jau arī ar veikalu vadību runājām, kad nojas ir kā kuram cilvēkam vajadzīgs standarts, ir kaut kāds sākotnējais garums katram cilvēkam noteikts, bet ar katru reizi, jo tu vairāk sāc to lietu piekopt, jo tas noju garums mainās un līdz ar to arī tur jākonsultējas vairāk ir tekošajā laika posmā pie trenera un tad es domāju, ka mēs nonāksim pie kopējas secinājuma un risinājuma, kā vieglāk un ērtāk to lietu apgūt un patīkami būtu gan skriet, gan nojot. Tad, kad es vakarpusēs braucu uz Daliņiem trenēt meitenes peldēšanā un bērnus, tad Daliņu stadions un tā apkārtne muģi gan no jauniem, gan no vecāka gadu gājuma cilvēkiem man tikai tas priecē. Es ceru, ka arī skolas vecuma bērni pievienosies kādreiz arī, tas būtu vēl jo vairāk labi. Kā viens no projekta Valmiera skrien atbalstītājiem šo sezonu būs veikals Sportland. Par izveidojušos sadarbību un pilsētas iedzīvotāju interesi par sportu pastāstīja veikala vadītāja Agija Virse. Es no savas puses vēlos piebilst, ka Sportland misija ir padarīt jaunu cilvēku dzīvi labāku un interesantāku. Un, protams, mēs uzskatām, ka mums ir jābūt šādos pasākumos un jāpiedalās un jāatbalsta sports aktivitātes, kas notiek gan Valmieras pilsētā, gan visā Latvijā. No pieredzes savas un tendencēm liekas, ka sports attīstās Valmierā pēdējos gadus un sporta aktivitātes pieaug, cilvēki vairāk nodarbojas ar sportu, īpaši skriešanu, to mēs jūtam veikalā arī, kad cilvēki nāk iegādāties sporta preces, ekipējumu apavus. Sports palīdz padarīt mūsu dzīvi aktīvāku, palīdz saglabāt labu veselību, tās ir labas emocijas, es domāju, tas paildzina darba spējas, un visādā ziņā tas ir ļoti noderīgi. Aicinām ikvienu jau nākamajā trešdienā 23. aprīlī 19:00 pretī sporta rehabilitācijas centram uz sezonas pirmo koptreniņu, lai vasaru iesākt ar sportiskām aktivitātēm. Tikmēr turpiniet sekot līdz aktuālākajai informācijai portālā sportsvalmiera.lv.